Esmu Jānis Pūcītis. Mans uzņēmums saucās Jānis Eko B&C. Angliskā versija nevis Jānis, bet Janis. Bet izvērsta tāda building and construction, viss, kas saistīts ar ekoloģisko būvniecību un restaurāciju. Vecvēku restaurācijā, veidzināvu restaurācijā un niedru šalmu jumtu likšanā un, protams, arī ražošanā. Un ražošanas daļa ir šeit Rankas pagastā, kur sadarbojoties ar bioloģisko zemniekiem, tātad, kuriem ir šie kalpo šķirne, kas aug gari šie salmi, tad ir ražoti salmu materiāli priekš salmu. Jāstrādā ir saskaņā ar sevi, tas nozīmē, ka darbam ir jāpatīk. Un arī jebkuriem citam uzņēmējam vai cilvēkam es novēlu, tad, ja kaut ko dara, tad izvēlaties to, kas jums patīk. Un ja jums tas patiks, tad jūs darīsiet ar mīlestību, ar labu kvalitāti, un tad arī tas darbs padosies. Neskatoties uz to, ka ir grūtības un nevienmēr iet tik gludi. Jāstrādā tomēr ir saistībā ar dabu. Tāpēc arī uzņēmums saucas Jānis Eko, un man ir tā ekskluzīvā iespēja sadarboties ar zemniekiem, kas audzē tiešām ekoloģisko materiālu un darboties tajā nišā. Un darbojoties, strādājot, liekot šos jumtus, niedres, salmus, restaurējot vecās mājas, izmantojot tradicionālos materiālus, arī ļoti laba sajūta, ka tu nekā nenodari sliktu videi, dabai. Tad arī var mierīgāk dzīvot, labāk gulēt un domāt par attīstību. Vajag iet līdzi tehnoloģijām, un mēs nedzīvojam atrauti gan no informācijas tehnoloģijām, gan no tehniskajām lietām. Tātad arī novēlu un gribu sev darboties stingrā saistībā ar visu jauno, ar jaunajām iespējām un padarīt šīs vecās aizmirstās, piemēram, manā nišā, jomas arī par jaunām, modernām, pielāgotām, lai šie materiāli arī neizmirstos un viņi būtu konkurētspējīgi ar modernajiem mūsdienu materiāliem. Es uzskatu, ka es esmu ļoti mazs, jo tā ir tāda kā amatniecības niša, bet ar ļoti lielu potenciālu. Šodien es esmu mazs, bet pēc gada es varu būt vidējs un kā būs nākotnē, skatīsimies.